Rekavas vidusskolā 10. un 12. klašu posmā šobrīd mācās 26 skolēni, kas neatbilst jaunajām skolu tīkla prasībām par 45 skolēniem Pierobežas vidusskolas klasēs. Balvu novadā tādas ir vēl 3 skolas. Kuras no tām skars reorganizācija, tas joprojām nav zināms. Mūsas problēmas ir valdības līmenī, ka tī, kas dzīvoja Reigā, ir tī, kas lema, viņi nezina pilnīgi tū situāciju, kas ir laukūs. Vidusskolas posmā, ka bērni paliek, neatkarīgi no to, vai es domāju, vai ne aiz augšskolu. Jam tomēr ir te, 3 gadu laikā tīs vairāk saprūt vairāk, izlem vairāk. Viņš ir attīstītāks, viņš ir gudrāks, viņš saprūt vairāk, ko viņš grib. Rekavas vidusskolā klasēs vidēji mācās 10 audzēkņi. Skola uzrāda augstus sasniegumus mācībās, olimpiādēs, un eksāmenu rezultāti ir augstāki par vidējo valstī. Skolēni, vecāki un pedagogi norāda, ka lauku skolu ieguvums ir pedagoga individuālā pieeja bērnam. Rekavas vidusskola man atrodas ļoti tuvu mājām, kā arī es varu palikt šeit internātā, kas man ļoti liels pluss, jo es varu mācīties pie datoriem. Es ar Santu esmu jau kopš 3 gadu vecuma, mēs vienmēr esam bijuši kopā. Un arī tas pats, kā arī dārziņā, arī visi bērni, kur jau sadraudzējuši, gan jau, ka viņi arī negribētu pašķirties katrs pa savam galam, tāpēc gribētu nomācīties gan jau, ka kopā. Un mēs ceram uz to labāko, ka paliks vidusskolā. Bērni, kas aizietu, piemēram, uz citām arodskām, ka viņiem būtu iespēja kaut kur atgriezties. Arī mans puika, kas mācās arodskolā, viņš arī vēl apsver iespēju atgriezties. Un praktiski tas būtu sāpīgi, ka bērnam nav kur atgriezties. Un tuvākās ir kā skola balvi, bet bērni man mācās Rekavā, jo te viņiem ir, viņiem te ir mājas. Viņi te ir kā mājas. Un te ir visi draugi, te ir skolotāji, kas tuvi, un arī, piemēram, arī tā izglītība te, viņi vairāk apgūst, jo lielās skolās, lielās klasēs skolotājiem ir mazāk iespēja pievērst viņam uzmanību. Lai saglabātu visas skolas, pašvaldībai nāksies maksāt dubultā. Ja tagad tik mēnesi maksāti 34 000 pedagogu atalgojumam, tad par jauno modeli jāmaksā 68 000. Ko pašvaldība nevar atļauties. Neviens direktors, neviens vecāks, kurš mācās šajā skolā vai citā skolā, ko viņš ir izvēlējies, neteiks, ka jā, mani slēdziet ciet, mēs esam gatavi. Gribētos lielāku skaidrību arī no izglītības ministrijas puses. Labāk ir rūgta patiesība nekā šī te vilcināšanās. Būs, nebūs, tas nogurdina gan pašvaldību, gan pašvaldības darbiniekus, tas nogurdina gan vecākus, tas nogurdina arī pedagogus. Manuprāt, saprotu, ka mēs tā kā, citādi kā salīdzināt, vilcinām pa priekšu un neskriesim. Mēs gaidām valsts nostāju. Ja būs tie MK pieņemti un noteikumi, tad, protams, mēs pakļausimies tiem un rīkosimies tā, kā tur ir, jo mēs vienkārši nevarēsim tos kritērijus izpildīt. Katrā ziņā es redzu nākotni. Ja paliktu tie nosacījumi, ka ir tie 25, plus mīnus 1, tad mēs praktiski izpildām šos nosacījumus, jo tiešām ne katrs bērns vēlās to izaicinājumu. Viņš grib pabeigt šeit, un tas maksā arī naudu vecākiem. Publiskās diskusijas nākamnedēļ notiks arī Baltinavas vidusskolā. Februāris ir izšķirošais mēnesis, kad gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan pašvaldībai jāpieņem lēmumi par turpmāko pedagogu atalgojuma modeli. Par vidusskolu nākotni pēc ministrijas paziņojuma lems domes deputāti.